Sveiciens visiem ziemā! Ceru, ka pie jums arī ir sniegs uzsnidzis. Un, jā, tas, ko gribēju pateikt, ka ziemā galvenais uzdevums ir ielikt bāzi vasaras velo sezonai, lai pietiek jauda visam sacensību periodam. Un tad, jā, slēpošana noteikti ir viens no labākajiem veidiem, kā to izdarīt. Un, ja tev ir tuvu mājām trase vai mežs, pa kurien slēpot, ja tev ir inventārs, tad noteikti rekomendējam to darīt. Un, jā, bāzes treniņos izmantot slēpošanu. Slēpošana arī daudz labāk attīsta VO2, kas mums ir svarīgi pēc tam velo sezonā. Nodarbina visas muskuļu grupas. Un jā, tā iesaku noteikti šo darīt. Un tas, ko vēl gribēju pateikt, ja esat pētījuši riteņbraukšanas sacensību rezultātus amatieros Latvijā, tad noteikti būsiet pamanījuši to, ka liela daļa no priekšējiem braucējiem ir izbijuši slēpotāji vai biatlonisti, vai arī vienkārši ļoti daudz ziemā slēpo. Tā ir tāda likumsakarība, jo slēpošana tiešām dod ļoti lielu pienesumu vispārējai veselībai, vispārējai fiziskai sagatavotībai. Un, ja sekojat līdzi arī mūsu ātrākiem MTB Džekam Mārtiņam Blūmam, tad arī viņš šobrīd ir slēpošanas nometnē un ieliek kārtīgi pamatu sezonai. Jā, un vēl viena lieta, ko gribēju piebilst, ir būtiski atcerēties, ka neslēpot pārāk ātri. Tāpat kā uz velo bāzes treniņā mēs to darām otrajā zonā. Un, jā, nevajag pārcensties. Un ir skaidrs, ka pulss ir nedaudz augstāks slēpojot, jo darbojas arī augšdaļa. Par to tā kā nepārdzīvot tur 5-10 sitieni. Tas ir normāli. Un cenšties vadīties pēc elpošanas, līdzīgi kā man tagad ir, ka es varu runāt pilniem teikumiem, bet jūs jūtat, ka esmu nedaudz aizdelsies. Tātad esmu precīzi pie pirmā laktāta klieša, līdz kuram arī jāveic bāzes treniņi. Un, jā, ja jums ir grūtības noturēt šo zemo pulsu, cenšties braukt vēl lēnāk. Vai arī, ja ir iespēja, paņemat kādu instruktoru uz 3 reizēm, lai jums nedaudz pamāca. Un tas jums noteikti palīdzēs daudz gadu garumā pēc tam izbaudīt slēpošanu vēl vairāk. Čau!